Domāšu, pastāstīs par sevi? Pēter. Jā, Pēter uzdot uzvedošs jautājumu. Bišķītiņi iepazīstina ar sevi, ar ko tu varbūt nodarbojies un kā tu nonāc. Man izliek no kadra. Kas? No, Man izliek no kadra. Tu ļoti labi iedaries. Varbūt tu kaut ko jaunu uzzinās. Jā. Ar to nodarbojas ārpus bowlinga? Nu, varbūt to mazāk, bet nu tā, kā tu nonāci bowlingā un... Jā, labi. Es neatceros godīgi, kurš tas bija par gads, bet laikam gandrīz tajā pašā gadā, kad Arturs iespējams sākam spēlēt, man sāk spēlēt tētis, un viņš spēlē mēnes bowlingā, un spēlē kopā ar vienu spēlētāju, kurš tajā laikā bija diezgan labs. Un es tagad neatceros viņa vārdu uzvārdu, diemžēl. Viņa pomšu, es neatcerēšos tagad. Jā, un viņš diezgan labi komunicēja ar Thompsonu. Es nezinu, vai jūs esat ar viņu sastapusies, es nezinu. Vai jūs zināt, kas ir Vladislavs Thompsons? Jā, tajā brīdī... Nu, tā kā viņam piederēs, bowlings, nezinu, nepiedarē, bet viņš tā kā, vadīja to bowlingu, tā kā. Un man ļoti patika, es gāju katru svētdienu ar tēti spēlēt, viņš tā kā diezgan tur nopietni trenējas, es tur blakus kaut ko tur mētāju bumbu. Un bija vasara, un Thompsons, Vladislavs pateica manam tētim, ka ir tāda Karina Maslo trenera, un viņa sākās nometni. Un ka varbūt es negribu pamēģināt. Un es, protams, ļoti gribēju, un man tā kā tētis teica, nu, davai, varbūt kaut kas sanāks. Un man liekas, ka tas, es neatceros, cik bija ilgs tas tā nometne, man liekas, kaut kāds par 3 nedēļas, ja ne mēnesis. Tas notika Jūrmalā. Karīnas nometnes. Karīnas nometnes, jā. Arturs arī tur bijis, un tās nometnes, protams, bija crazy, tā kā, crazy tādā labā ziņā, ka viņas vienmēr ļoti daudziem deva nenormāli tā kā izaugsmi, jo mums notika treniņi 2 reizes dienā, mums bija arī fiziskās sagatavošanas, tur joga, viss kaut kas, tās bija ļoti foršs laiks tiešām. Un tur arī es sāku no tā brīža spēlēt. Protams, tad, kad es atnācu uz to nometni, tur jau visa tā kā bija tā normāli spēlējuši, visiem bija savu cimdi, savas bumbas, tā kā man nebija nekā, man šķiet. Man liekas, es neatceros, vai man bija sava bumba. Iespējams, ka pat man bumba savs nav bijis. Varbūt viena taisna kaut kāda. Tad es arī sāku spēlēt, un ko pēc tās nometnes, es pēc tam aizgāju pie Karīnas uz treniņiem. Un tā arī es sāku spēlēt. Principā Karīna ir mana vienīgā, var teikt, un pat pirmā trenere, neskaitot Sidu. Sidu mēs tā kā tas tā īsti neskaitam, un principā laikam tie visi sasniegumi, kas man tā kā ir, tas ir principā tikai pateicoties viņai. Jā. Un tad follow-up questions, turpinājums. Kas ir tas, kas tevi noturēja bowlingā? Kas tev visvairāk patika? Tu domā tajā laikā vai tagad? Jā, tajā laikā. Skaidrs, ka tagad ir bowlinga ģimene, tagad ir savādāk. Laikam man patika vienkārši spēlēt bowlingu. Pareizi, ko Arturs teica par tie rezultāti, tas ir tā, tas ir forši, ka tev ir labi rezultāti, bet pats pa sevi tas azarts, kas ir, un tā kā, ka tev ir tik arī liela, mums bowlings ir visa tā kā liela tāda ģimene nosauks un tā, bet tev ir tur draugi, tev ir jūs kopā cīnīties, un principā jūs esat, kad mēs spēlējam, kad mēs bijām bērni, mēs bijām vienā līmenī, un neskatoties, vai tu biji puika, meitene, cik tev gadi un cik tev sver bumba, principā mēs visi cīnījāmies kopā. Un tas bija ļoti forši, jo tajā brīdī arī Karina rīko izņemot tās nometnes, viņa taisīja bērnu turnīrus, kuri bija ļoti forši, gan pāru turnīri, gan individuālie, viss kaut kādi, un bija daudz bērnu, un bija azarts. Iespējams tā, ja es uzsāktu spēlēt tagad, kad ir tur 3 meitenes un 2 puikas spēlē, iespējams es nepaliktu, iespējams, es nezinu, bet man liekas, ka tas viss kopā.
Daudz bērni, visiem patīk viens un tas pats, visi dara vienu un to pašu, kas viņiem patīk. Un man šķiet, ka man tas noturē. Un, protams, kad tev sāk sanākt un ir kaut kāda nosacīta sasniegumi, tas arī, protams, uzdzen vēl vairāk to, ka tu gribi palikt un tu gribi turpināt to darīt. Turpinot par sasniegumiem, kādi ir tavi lielākie sasniegumi bowlingā un varbūt tavs pirmais ārpus valsts tituls cik gados? Jo es zinu, ka tu diezgan jauni arī vinnēji līdzīgi kā Arturs. Varbūt Arturs arī atcerēsies, cik gados viņš ir pirmo titulu vinnējis. Arturs laikam titulu vinnē, es neatceros, kurš bija jaunāks. Nē, es zinu, es vienkārši domāju. Laikam viens no tādiem maniem lielākiem sasniegumiem, kad es biju diezgan maza, bet es nedabūju tur medaļu, bet priekš manis tas bija ļoti liels sasniegums. Man liekas, priekš visiem tas bija, tā kā visi bija pārsteigti. Tas bija 2013. vai 14. gadā. Oi, nē, ak, Dievs. Kad bija Berlīna? Labi, esmu izsācījis. Nē. Kurš tas bija gads? 2006. 2006. Kas 13. Dievs. 2006. gadā mēs jau ar Sidu aizbraucam uz pasaules čempionātu jauniešu, kurš vēl tajā brīdī bija līdz 23 gadiem. Un tur vēl spēlē Belmonte un Belmonte, Palermo, Sandbaken, Dan McClelland. Jā. Zulkifli, Stephanie Nation, kas ir Stephanie Johnson tagad. Teres Forsell, tur bija pilns, tur bija... Jā. Un man bija 13 gadi, un man varbūt palika 14, kaut kas tāds bija. Un tur es atceros, tur neskatoties uz tiem spēlētājiem, kas tur bija ļoti daudz spēlētāju, ļoti labi spēlētāji, tur bija arī 2 ceļas. Un es atceros, viena no tādām lietām, tur bija ļoti sarežģīti apstākļi spēlējot, jo Berlīna tajā brīdī bija 40 grādi, tā bija vasara, un bowlingā nebija kondicioners vispār. Tur nebija, nerunājot par to, ka tur nebija ar ko elpot, bet es teipus mainīju gandrīz pēc katra metienu, jo viņš man tā kā vienkārši gāja no bumbas. Un tie cilvēki, kas slīmē pa virsu pirkstam to teipu, viņš visu laiku, es atceros, es man liekas, iztērēju vienu rūli vienai maiņai. Un man liekas, ka tas bija gandrīz visiem. Un tev visu laiku bija slapjas rokas, daļa tā, ka tev nereāls mitus. Jā, bet runājot par to, es tiku finālā, top 16 laikam bija. Man liekas, es biju kaut kāda 14, ja es nemaldos. Un man liekas, tu spēlē ar Karolīnu Lagrāns, kas ir pasaules čempiona un divkārtēja pasaules kausa ieguvēja. Toreiz vēl ne, bet... Es atceros, man Sits brīdī teica, tā reizē teica, ka viņš ļoti lepos par to rezultātu, man arī jālepos par to rezultātu, bet viņš teica, mums trāpjas ar tevi diezgan sarežģīts pretinieks. Viņš tā kā vienkārši izbauda spēli. Es atceros, viņš man pilnīgi to pateica, vienkārši izbauda spēli. Es pilnīgi neatceros, kā es nospēlēju. Man liekas, es zaudēju 2-0, bet es pilnīgi neatceros rezultātu kā tādu. Bija slikti, Arturs man saka. Bet kas vēl bija forši, mēs tajā brīdī diezgan, mums bija daudz arī tā kā draugu no citām valstīm, un viņi atnāca visi mani atbalstīt, un man tas bija pirmais tā kā fināls, tik daudz līdzjutēji bija, un viņi tur nekautrēs kliegt, visu kaut ko darīt, un jā, tas bija ļoti foršs turnīrs, man viņš ļoti tā kā atmiņā tā kā palika. Tas bija pasaules čempionāts, jā? Pasaules jauniešu čempionāts, bet to 23 toreiz, jā. Man palika atmiņā, neskatoties to, ka man nebija ne medaļas nekā, bet laikam no visam sasniegumam es uzskatu, ka tas bija laikam mans tāds lielākais. Un medaļa? Medaļa laikam, kuru man ir vairākas, kuras es novērtēju, tā kā laikam viena no tas ir, kur mēs ar Diānu dabūjam zelta pāros, tas bija Eiropas jauniešu čempionāts. Un mēs tur pārstatām diezgan daudz rekordus. Visus. Jā. Šīs ir viens no maniem tādiem medaļu favorītiem. Tā nosauksim to. Jo arī tajā gadā, tas bija 2008. gads, ja es nemaldos, tajā gadā arī Eiropas līmenis jauniešiem bija diezgan augsts.
cik es atceros, arī rezultāti bija diezgan augsti. Un šīs ir tāds, jā, arī man palika atmiņā par tādu foršu notikumu. Jā, mums, es nevaru izvērtēt, jā, mums bija Eiropas bronza kopā ar Diānu un Eļenu Brandt. Tas arī ir forši, jo mēs pirms tam izņemot, man liekas, ka Diāna ir dabūjusi medaļas Eiropā, sievietēm mēs neesam dabūjuši nekad, ne komandā, ne pāros mēs nebijam dabūjuši. Līdz ar to, jā, un laikam vēl viens ir Eiropas kausā, es dabūju 2. vietu, kad mēs ar Arturu braucam kopā uz Turciju. Un tur es atceros vēl projām par to morālo stāvokli, kad es spēlēju, jo es pilnīgi tā kā atdevu spēli, jo es biju tik ļoti pārliecināta par to, ka mana pretiniece, tā bija Krista Polina, ka viņa ir uz galvu tā kā labāk spēlētājs nekā es, un es atceros pilnīgi, ka es tā kā vienkārši atnācu uzspēlēt. Tas ir ļoti slikti, varbūt izklausās, bet es biju pilnīgi tā kā, zini kā, varbūt tur jau neviens negaidīja, ka tu tiksi fināli, jo pusfināli bija Nadina Kaisler, kas tur meta pie 220 vidējo, un Maša izmantoja uz īsas Eļas Pētera cimdiņu taktiku. Viņa spēlē ar taisno bumbu, kas izklausījās kā, tā kā dedenti, ka tur nav nekāda cerību jau pusfināla, bija izdzīvošana. Bet tas pusfināls bija diezgan jautrs, 2-0, man liekas. Jā, jo šīs turnīrs runājot par to Eiropas kausu, viņš bija arī tāds izaicinošs, jo tur arī bija diezgan savas abas programmas, gan īsā, gan garā eļa, jo es uz garās eļas spēlēju ar visvājāko savu bumbu, kur ir domāt īsā eļai, un uz īsās es spēlēju ar taisno. Kuru tu šodien spēlē finālā? Jā, es šodien to bumbu finālā spēlēju uz īsās. Līdz ar to tas viņš bija man, es atceros pat, ka es pirmo dienu ļoti slikti nospēlēju, pēc tam kaut kā es tur izvilku līdz tam finālam, bet es biju pārsteigta par to, ka es vinēju vācieti pusfinālā, jā. Pie tam spēru bumbu, pie tam viņi man pēc tam beigās pajautāja, Bāc, tu spēlē ar taisno bumbu? Es domāju, jā, ar to taisno, kas ar tev, Pēteri.